Dieva kalpi Ludgarda Jī Sunī un Jānis Jū Jung Čeol. Dieva kalpone Ludgarda Jī Sunī ir dzimusi Seulā 1782. gadā. Viņas vecāki bija Mateo Jī Junha un Kwon no Andong. Viņa bija viena no Jeonju Jī dinastijas atvesēm, un Kwon Cheol Shin, viņas tēvocis no mātes puses, bija viens no katoliskās baznīcas pionieriem Korejā. Ludgardas tēvs bija tas, kurš ģimeni sāka ievirzīt katoliskās ticības virzienā. Viņš bija studējis konfūcismu sekojot Jīika mācībai, kurš bija viens no Korejā slaveniem tā laika konfūcisma pētniekiem. Viņš bija arī viens no Ludgardas tēvoča no mātes puses Kwon Cheol Shin skolniekiem. Kwon Cheol Shin bija konfūcismu pārstāvis, kuru interesēja katoļticība. Ludgardas tēvs Jī Junha piedalījās arī konfūcistu rīkotajā seminārā par kristietības patiesībām, jo kristietība ienāca Korejā no Ķīnas, pateicoties ķīniešu valodā tulkotajām grāmatām. Šis seminārs notika 1777. gadā. Tās iniciators bija Kwon Cheol Shin. Pakāpeniski šis templis kļuva par kristīgās ticības un katehisma mācības tikšanās vietu. Pēc katoliskās baznīcas dibināšanas Korejā Jī Junha kristībā pieņēma Mateja vārdu. Jī Sunī brīdī, kad tika kristīta, un tas notika kopā ar viņas tēvu, tika dots vārds Ludgarda. Toreiz viņa bija vēl bērns. Viņas vecākais brālis ir karalis Jī Gyeongdo, kas arī kļuva par mocekli 1801. gadā. Tas notika vajāšanu laikā. Arī viņas jaunākais brālis Pauls kļuva par mocekli. Tas notika 1827. gadā. Kad Ludgardai bija 12 gadi, nomira viņas tēvs. No tā laika viņa turpināja augt ticībā, sekojot mātes dziļās ticības paraugam. Viņas māte bija Kwon Cheol Shin un Kwon Il Shin vecākā māsa. Tie bija divi konfūcisti, kas konvertējās katoļu ticībā. Ludgardas vīrs, dieva kalps Jānis Jū Jung Čeol, ir dzimis Čonamī no Jeonju pilsētiņā 1779. gadā, kā pirmais dēls dieva kalpa Augustīna Jū Hangjom ģimenē. Čonamī bija pirmā vieta, kuru Jeonrado reģionā pēc Augustīna Jū Hangjom lūguma apmeklēja jau iepriekš minētais priesteris Monmo. Viņš bija ķīnietis un pirmais ārvalstu misionārs, kas Korejā ieradās 1774. gadā. Augustīns tika kristīts uzreiz pēc Korejas katoļu baznīcas dibināšanas un kļuva par pirmo ticīgo Jeonrado apgabalā. Tā kā viņam bija laba reputācija savu tikumu dēļ, un tā kā viņš bija viens no bagātākajiem reģionā, viņš varēja dot vērā ņemamu ieguldījumu kristīgās ticības izplatīšanā un lokālās baznīcas kopienas dzimšanā. Priesteris Jūmun Mo Augustīna mājās svinēja svēto misi. Sprediķoja kopā ar Augustīnu, iztirzāja un dalījās ar citiem par dažādiem katehisma punktiem. Augustīna dēls Jānis 16 gadu vecumā 1795. gadā pieņēma pirmo svēto komuniju un uzticēja priesterim vēlmi dzīvot šķīstībā, paliekot kopā ar priesteri un savu tēvu.
Jānis tika kristīts vēl tad, kad bija vēl bērns. Gan pirms, gan pēc svētās komunijas pieņemšanas viņš centās kopt savu ticību un likumus, dzīvoja ticībā, viņam bija labas zināšanas un dotības, jo ilgi bija mācījies, lai apgūtu ķīniešu valodu. Korejas mocekļu beatifikācijas un kanonizācijas komisija rakstīja, ka Jānis bija sirsnīgs un vaļsirdīgs, ar stipru ticību un dedzīgu žēlsirdību. Viņš bija uzticīgs saviem pienākumiem un dzīvoja godīgi. Viņš nicināja jebkura veida sekulārās pasaules iedomību, un līdzcilvēki pret viņu izturējās kā pret pieaugušo un džentlmeni, neskatoties uz to, ka viņš vēl bija jauns. 1795. gadā, kad viņai bija 14 gadi, Ludgarda pieņēma pirmo svēto komuniju svētajā misē, ko celebrēja priesteris Jumun Mo. Viņš bija ķīniešu misionārs, kas Korejā bija ieradies tieši šajā gadā. No šī brīža viņa rūpējās par to, lai saglabātu Euharistijā piedzīvoto Dieva klātbūtni. Viņas vienīgā vēlēšanās bija ietērt savu dvēseli visos iespējamos kristīgajos tikumos. Tāpēc viņa nolēma palikt jaunava visu mūžu un mīliet no visas sava spēka tikai Kristu, pasakot nē visām pasaulīgajām baudām. Tomēr tolaik nebija pieņemami, ka augstdzimušas ģimenes atvasa neapreces. Tas būtu apkaunojums visiem radiniekiem un ciemam, taču Ludgarde savu vēlmi uzticēja Jumun Mo, un ķīniešu priesterim ienāca prātā kāda doma. Patiesībā kāds cilvēks, Jānis Jū Jung Cheol. Viņš arī bija katolis, Augustīna Jūhang Geom dēls. Augustīns bija ļoti stingrs katolis un tika dēvēts par sava novada apostuli. Priesteris piedāvāja jauniešiem noslēgt viltus laulību, lai abi varētu saglabāt savu jaunavību, jo tāda bija abu jauniešu karstākā vēlēšanās. 1797. gadā Jumun Mo celebrēja laulības ceremoniju. Šīs laulības pamatā bija vienošanās, ka abi jaunieši līdz pat savai nāvei dzīvos kā māsa un brālis. No šī brīža līdz arestam un apcietinājumam 1801. gadā viņi tiešām pildīja doto solījumu dzīvot šķīstībā. Pēc aresta Ludgarda tika turēta un nežēlīgi spīdzināta kopā ar savu vīra māti Šinhi, sava vīra tanti Jī Jūkhi un sava vīra brālēni Jū Jung Šeon. Viņi visi mira mocekļa nāvē. 1802. gada 31. janvārī viņiem tika nocirstas galvas mežā, kas bija slavens tieši tāpēc, ka tur tika izpildīti nāvessodi kristiešiem. Nāvessoda izpildes laikā, kad soda izpildītāji vēlējās, kā to paredzēja tā laika tradīcija, noģērbt Ludgardas apģērbu, kas sedz viņas krūtis, lai tādā veidā noziedzniekus apkaunotu un apvainotu, Ludgarda neļāva sev pieskarties un pati noģēba apģērbu. Pēc nāvessoda izpildes no pārcirstā kakla izplūda baltas asinis. Viņai bija 20 gadi. Ludgarda un Jānis piemērs jebkuram kristietim. Nav viegli saprast Ludgardu un Jāni, dzīvojot mūsdienu dzīves apstākļos. Mēs varam redzēt, ka pēc kristības, kurā viņi pieņēma Dievu Tēvu konkrētajā situācijā, kurā dzīvoja, un jo īpaši pēc Euharistijas saņemšanas, viņus ļoti aizrāva Dieva lielā mīlestība. Dieva mīlestība dara iespējamas visas neiespējamās lietas. Piedzīvojot Dieva mīlestību arī vajāšanu grūtībās, viņi ne tikai saglabāja ticību,
bet pēc laulības noslēgšanas kļuva par varonīgu piemēru šķīstībai. Situāciju Korejas jauniešu ģimenē var pielīdzināt svētajai Nāceretes ģimenei, kas pēc sadarināšanās un laulības dzīvoja šķīstībā, mīlestības uz Dievu dēļ. Korejas katoļu baznīca ir sapratusi, ka ne tikai Korejā, bet arī citur pasaulē visi kristīgie pāri jāiepazīstina ar Ludgardes un Jāņa dzīves liecību un varonīgo ticību. Turklāt šis šķīstais laulātais pāris ir kļuvis par Dieva kalpiem. Atliek vien cerēt, ka būs iespēja turpināt beatifikācijas un kanonizācijas procesu tādā veidā, lai viņu dzīves liecība dāvātu gaismu visiem pāriem un ticīgajiem pasaulē.